Cilvēka dzīve – tā ir iekšējo stāvokļu plūsma. Kādiem stāvokļiem viņš velta vairāk uzmanības? Dvēseles mīlestībai, iekšējam priekam, harmonijai, vai dusmu, ļaunuma, aizskaitinātības stāvokļiem, tie arī kļūst par dominējošiem viņa dienā. Un cilvēka uzdevums, ejot pa garīgo ceļu, ir pastāvīgi uzturēt un uzkrāt iekšējā prieka stāvokli, bez iemesla mīlestības sajūtu, kas nāk no dvēseles, dzīvi garīgās pasaules, vienotības un kopības stāvoklī. Šis stāvoklis personībai tiek uzkrāts šeit un tagad. Stāvoklis nozīmē to, no kā sastāvi, ko jūti, no tā dotajā brīdī arī sastāvi. Iekšējais stāvoklis ietver sevi nemateriālo raksturu, ko cilvēks dzīves laikā ir uzkrājis. Un īstā, patiesā vērtība, ko uzkrāja personība, tie ir iekšējie mīlestības, pateicības, patiesuma pārdzīvojumi, vienotības ar garīgo pasauli, Dieva pasauli. Tās ir tās jūtas, pateicoties kurām personība vēl ķermeņa dzīves laikā sāk dzīvot ar garīgo pasauli. Vārda stāvoklis izprašana sniedz dažu iekšējo procesu būtības saprašanu, kuru pilnībā ar prātu vai apziņu, protams, nav iespējams saprast, jo tas ir aiz tās saprašanas robežām. Vārdam stāvoklis ir vairākas nozīmes. Atrašanās stāvoklis vai vieta, status, cilvēka vieta vai loma sabiedrībā, materiālais stāvoklis. Jūtu stāvoklis – tas ir iekšējais stāvoklis, jūtas, kurās tu atrodies, kurās atrodas tava uzmanība. Stāvoklis – tas ir tas, no kā tu sastāvi. Jūti mīlestību, tātad sastāvi no mīlestības. Iekšējais stāvoklis – tas ir tas, kas tu esi, jūtas, kurās tu atrodies. Jūtot mīlestību, tu esi mīlestība. Un galu galā iekšējais stāvoklis – tas ir tas, ko tu krāji, esot šajā laicīgajā matērijas ilūzijā. Tas ir tas, ar ko tu iziesi caur šīs ilūzijas durvīm. Tas, ko tu paņemsi sev līdzi. Tas, kas noteiks tavu tālāko likteni. Un ja esot šajā ilūzijā, tu sakrāji iekšējo mīlestības sajūtu stāvokli un jau esi kļuvis par mīlestību, tad pēc tā, kā pazudīs materiālais apvalks, tu paliksi par to, par kuru esi paspējis kļūt. Paliksi par mīlestību.